Kolēģi, sākam 5. māja ministru kabinetas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Vai kolēģiem ir kādi priekšlikumi par grozījumiem, papildinājumiem sēdes darba kārtībā? Lūdzu, izglītības ministre. Es gribēju piedāvāt 4.2. liktā daļā, tās Eiropas Savienības pozīcijas izglītībā, kultūrā, jaunatnē pilnībā saskaņotas. Kolēģi piekrīt, tad liekam A daļā, kā saskaņotu. Jā, lūdzu, ekonomikas ministrs. Jā, man būtu lūgums iekļaut informatīvo ziņojumu par degvielas cenu monitoringu pasaules biržās un ietekmi uz tautsaimniecību Latvijā, kas ir regulārais ziņojums. Paldies, regulārais ziņojums. Tad tas varētu būt kā 3.6 pie informatīviem ziņojumiem, ja mēs iekļaujam. Paldies. Slēgtajā daļā, jā. Būtu labi. Slēgtajā daļā. Tad mēs to iekļaujam. Tad mēs to iekļaujam 5. sadaļā, kā 5.6. Ja? Paldies. Kolēģi, tad pārējām pie A daļas saskaņotajiem tiesību aktiem. Vai ir kādi priekšlikumi, papildinājumi par to? Nē, līdz ar to A daļu uzskatām jau par pieņemtu. Un sākam otrās daļas izskatīšanu. Un kā pirmais ir Klimata enerģētikas ministra Melņa kunga iesniegtais noteikumu projekts par kohēzijas politikas programmu. Tad dod vārdu jums, jūs arī visi izstāstīsiet. Lūdzu. Paldies. Tad, aicinātu noteikumu projekts par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021–2027 gadam 2.6.1 pasākums atjaunīgu energoresursu enerģijas veicināšanai biometāna īstenošanai. Šeit ir papildus finansējums 4,7 miljoni, kas ir paredzēti akcijas sabiedrība Connexus Baltica izveidot vēl papildus biometāna ievadu punktus, 2. Te varētu minēt, kā labo piemēru mēs pagājušajā gadā ar līdzīgu finansējumu izveidoja Džūkstēji publisku iepildes punktu, kas jau pagājušajā gadā vien sanāk par šiem pusgadu ir iepumpēts vairāk nekā 700,000 kubikmetru biometānu. Un pamatā tas biometāns ir domāts, ar ko var aizstāt arī fosilo dabas gāzi. Arī šeit mēs strādājam pie tā, ka arī paldies par atbalstu. Mums ir atbalsta programma biometāna vispār ražošanas vairāk veicināšana Latvijā. Un tas vēl viens punkts, kāpēc ir mums vajag papildus veicināt enerģētisko neatkarību. Un tas ir tas, ko mēs varam šeit pat saražot un ar to ir aizstāt fosilo dabas gāzi. Un tas ir punkts līdz ar to. Te ir 85% ir Eiropas fonda finansējums, 15% ir līdzfinansējums. Līdz ar to aicinu atbalstīt, lai varam iet uz priekšu ar šiem punktiem. 2. Paldies, kolēģi. Vai ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Par šo nē. Līdz ar to paldies par labo izklāstu, Melņa kungs. Varam pieņemt šos noteikumus. Un arī nākamie 2,2 ir KEM iesniegt. Lūdzu. Jā, paldies. Tad noteikumi ir par enerģētiskās drošības infrastruktūras attīstībai. Šeit pamatā iet atbalsta saņēmēju sadalas tīkls un augstspējīgu tīkls. Tas viss iet veicināt Latvijas enerģētisko neatkarību un stabilitāti un drošību. Sadalas tīkla gadījumā mēs runājam par 17,6 miljoniem, kur Eiropas finansējums ir 15 miljoni, kas ir paredzēts 2 lielo apakšstaciju pārbūvi, kas ir Tukumā un Miezītē, kur tiek dubultots jauda pieejama, jo tur ir tā, ka viss ir izsmelts un arī uzņēmējiem vietējais pašreiz prasa, ka vajag papildus jaudas, lai var attīstīties. Un plus arī papildus mēs izbūvēs par šo finansējumu vairāk nekā aptuveni 30 kilometriem pārbūvēs uz apdzīvotām vietām elektrolīnijas, kas pamatā, kur mēs zinām, ka vērti gadījumā, kad nolauž, tad tas ir viņas liekam kabeļos, kas ļoti būtiski un svarīgi, kas ir laik papildus stabilitāti un arī drošību. Tas, ka ir papildus arī tiek plānots iegādāt generatoru iegāde, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību. Un augstspējīgu gadījumā mēs runājam par finansējumu 18,8 miljonu, kur paredzēts 16 miljonu Eiropas fonda finansējumu, kas ir domāts 2 pārvietojumu apakšstaciju iegādi, lai viņi būtu mūsu tā kā rezervi. Ja nu gadījumā kaut kas notiek, lai mums viņas ir tās, es runāju par speciāli lielas jaudas apakšstacijām, jo tādām fundamentālām, bet ļoti būtiski, ja mēs runājam no tādas stabilitātes un drošības, lai viņas mums stāv nebaltām dienām gadījumā, kad ir noteikti vētras, gan arī kāds incidents, un tad, lai ir mums viņas, ka mūsu Latvija ir pieejams uz vietas, un mēs viņas arī varam izmantot. Un arī viņas tiek izmantotas arī kaut vai remontdarbos. Kad notiek remontdarba apakšstacija, tad tiek atvest rezerves, kur viņi tiek pieslēgti, un lai varētu netraucēt piegādi uzņēmējiem un iedzīvotājiem, bet varētu veikt remontdarbus. Līdz ar to arī aicinu atbalstīt, jo man liekas ļoti laba programma.
Paldies, kolēģi. Jautājumu priekšlikumu ministram. Paldies, noteikums pieņemam. Nākamais ir likumprojekts grozījumi farmācijas likumā, un veselības ministra vietā mums ir izglītības ministra, bet tad no veselības ministrijas kāds ir gatavs valsts sekretāru? Jā, lūdzu. Labdien, Aiga Baloda, veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece. Lūgums atbalstīt grozījumus farmācijas likumā, kas noteiktu ārkārtas kārtību, kā iegādāties medikamentus tad, ja tie nav pieejami ārstniecības iestādēs. Un šo grozījumu mēs esam izstrādājuši ņemot vērā pacientu intereses, nosakot izņēmumus tādos gadījumos, kad stacionāros ar slēgta aptiekām vai vispārēja tipa aptiekām tiesības iegādāties zāles, arī tā skaitā nereģistrētas Latvijā, ja tās nav pieejamas Latvijā. Un, attiecīgi, tas ir tikai tāds izņēmumu gadījums. Ir saskaņots ar visiem izņemot vienu komersantu, un mūsu ieskatā ļoti būtisks izņēmumu gadījums, ka tiešām medikamentu ārstniecības procesā ir vajadzīgi nekavējoties, un tos būtu iespējas iegādāties. Paldies! Paldies! Kolēģi, vai ir jautājumi veselības ministrijai? Paldies! Līdz ar to esam atbalstījuši likuma projektu, un likuma projekts tad tālāk virzīsies pieņemšanai Saeimā. Paldies! 2.4 ir arī veselības ministrijas iesniegts noteikumu projekts, noteikumu par apmaksātu veselības aprūpi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbiniekiem atzīšanu par spēku zaudējušiem. Saprotu, ka tas ir saistībā ar likumdevēju pieņemtiem grozījumiem likumā, un likumā toreiz nav attiecīgi pārējais noteikumos šī ministra kabineta noteikti atzīt par spēku zaudējušiem. Tas mums ir jāizdara šādā ļoti dīvainā, manuprāt, birokrātiskā procedūrā, bet labi, lūdzu. Jā, jūs ļoti precīzi jau noziņojāt, tāpēc arī šie ir tehniski grozījumi. Gada sākumā spēkā arī bija kārtība, ka varēja iesniegt čekus par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Šobrīd ministra kabinets ir tātad izdevusi grozījumus, un šobrīd apdrošināšana nosedz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbiniekiem attiecīgi šo veselības aprūpes pakalpojumu. Un mūsu ieskatā līdz ar to ir jāatzīst par spēku zaudējušiem šos noteikumus, un uzskatām joprojām, ka tie ir tehniski grozījumi. Paldies! Paldies. Lūdzu vārdu arotbiedrību pārstāve. Lūdzu, dod jums vārdu, stādieties arī priekšā. Mēs jūs nedzirdam, jums ir izslēgts mikrofons. Atvainojos. Jā, labdien, man sauc Līta Romela, un es pārstāvu Latvijas Brīvo arotbiedrību savienību, un šajā sēdē arī Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrību. Mēs iebilstam pret šīm izmaiņām, bet gribētos teikt tā, ka tas, kas bija izziņā rakstīts no veselības ministrijas puses, kad sadē vajadzētu nākt klajā ar kādu dokumentu, kas pasvītrot tās vajadzības neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekiem, tad jāsaka tā, ka mēs esam mūsu mērķis un mēs vēlamies noslēgt ģenerālu vienošanos ar veselības ministriju. Mēs esam nosūtījuši arī vēstuli, bet diemžēl mēs neesam, jau mēnesi ir pagājuši, mēs neesam saņēmuši atbildi. Tāpēc mēs ceram uz konstruktīvu sadarbību ar veselības ministriju un saņemt arī atbildi. Paldies! Lūdzu, veselības ministrijā jūs varat komentēt radušo situāciju. Paldies! Veselības ministrija turpinās attiecīgi sociālo dialogu un izskatīs šo jautājumu, bet mēs lūdzam nošķirt divus jautājumus. Tātad MK noteikumu atzīšana par spēkā nēsošu un attiecīgi sociālā dialoga turpināšana, protams, atbildēsim. Būs. Paldies! Jā, jo tik tiešām ar likuma grozījumiem pēc būtības nav vairs deleģējumi šādiem ministru kabineta noteikumiem, un mēs ministru kabinetā pat nevaram citādi lemt. Kā jau es teicu, tam būtu pēc būtības bijis jābūt jau pašām likuma pārejas noteikumu. Kādā no punktiem būtu bijis jābūt paredzētam, tas nav izdarīts. Mums gluži vienkārši šobrīd ir tas jārisina šādi, bet es tiešām lūdzu šo sociālo dialogu turpināt un lai nebūtu tā, ka kāds varbūt pārāk ilgi gaida atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies, Romels kundze. Tad mēs esam atzinuši to par spēkā nēsošu šo noteikumu. Un otrajā sadaļā esam izskatījuši
visus darba kārtības jautājumus un nonākam pie 3. informatīvo ziņojumu sadaļas. Un kā pirmais ir informatīvais ziņojums par ministru kabineta 26. gada 10. marta rīkojumu par dienesta pārbaudes komisijas izveidi 5. punktā dotā uzdevuma izpildi. Sarežģīts nosaukums, bet es jau redzu, ka mums ir arī Iepirkuma uzraudzības biroja pārstāvs Lapiņkungs klāt, kurš ir arī vadījis šo dienesta pārbaudes komisiju un ziņojumu. Es vēlos arī informēt, ka tapā jūs redzat, ka šeit pie darba kārtības ir norādīts, ka ir publiski izskatām dokumenti ar izņēmumu tieši uz šo dienas pārbaudes komisijas ziņojumu, kas savukārt pēc lēmuma pieņemšanas arī tiek uzskatīts par publisku. Līdz ar to mans pienākums ir vēlreiz atgādināt, ka tos jautājumus, kurus jūs uzskatāt, ka šobrīd atklātajā sēdē, ja mēs esam atklātajā sēdē, nevar paust, tad jūs tos nedarat, bet pēc būtības tātad šis jautājums ir izskatāms publiskajā daļā, ko mēs arī darām. Lūdzu, jums vārds. Klātesošie dienesta pārbaudes komisijas šis darba apjoms bija saistīts ar konkrēta iepirkuma norises pārbaudi, un tas, kas ir ziņojumā, ir publiski pieejama informācija. Tas komisijas sākotnējais uzstādījums bija, kad mēs pirms informējam ministru kabinetu, attiecīgi pēc tam arī sabiedrībai šī informācija ir pieejama. Komisija 6 locekļi, tā skaitā 2 valsts sekretāri, vēlos šajā pārējot pie būtības, pirmkārt pateikt visiem paldies par operativitāti un konstruktīvu sadarbību, bet tad ejam pie būtības. Un varbūt, lai saprastu šī iepirkuma norisi, ir nepieciešams paskatīties uz kopējo laika rāmi, tātad faktiski 5 gadi, iepirkums no viņa izsludināšanas līdz vispārīgo vienošanos noslēgšanai. Un te arī atsevišķi elementi ir tas, kas ir kalpojis vai pie kā arī vairāk pieskārās tieši pārbaudes komisija, jo, protams, ka šādu 5 gadu procesu, kurš ir pietiekoši sarežģīts, vairāk, apmēram 100 komisijas sēdes bijušas ir iepirkuma komisijas sēdes, un vairāku valstu pārstāvi piedalījušies, tātad visu 3 Baltijas valstu pārstāvi bija arī iepirkuma komisijā deleģēti, un apjoms liels un process sarežģīts, līdz ar to katra posma vai katras darbības efektivitāti šobrīd šajā laika periodā tāpat nebūtu bijis iespējams pārbaudīt. Līdz ar to komisija tiešām koncentrējās uz būtiskāko to, kas arī radījis beigās šīs šaubas par iepirkuma norisi. Tātad, ja skatāmies 21. gads, 22. gads konkursa pirmā kārta, kvalifikācijas atlase, šeit tādu kaut kādu konstatējumu vai pamata bažām par norisi komisija nekonstatēja, bet tātad vairāk arī skatījāmies uz šo otro kārtu, kas sākās 23. gadā un ilga pat līdz 25. gadam. Un tas, kas šeit pievērš uzmanību, kad otrajā kārtā ir 7 reizes pagarināts sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kas pats par sevi nav aizliegta darbība. Reizēm viņai pat ir nepieciešama darbība, lai novērstu sekas tālāk, bet šeit šie pagarinājumi ir bijis tas, kas, es teiktu, nejaušības dēļ, bet ir radījis tās tālākās sekas, vai restīvi to situāciju, kad faktiski konkurence vairs nepastāv, pie kā arī pievērsās jau tālāk izvērtējumā komisija. Un tad kvalificējās 4 piegādātāji, ņemot vērā apjomu, specifiku, mēs arī kā komisija kopumā uzskata, ka tas ir atbilstoši piegādātāju skaits, bet tālāk jau mēs skatāmies pa konkursa daļām, tad te tā situācija ir faktiski izvērtās tāda, kad pretendents, kurš bija piedāvājis sākotnēji, piedāvājis lētākās cenas, faktiski viņš tiek noraidīts. Un tiek noraidīts salīdzinoši formāla iemesla dēļ. Tas ir tas, ko es arī iepriekš minēju kā negadījumu. Bet rezultātā
šis te uzvarētājs Vestelpin, kurš ir sākotnēji dārgākos piedāvājums iesniedz, jā, sarunās šie cena ir būtiski samazināta, bet vienalga beigās viņa ir augstāka nekā noraidītā pretendenta sākotnēji piedāvātā cena, un ja tā nav īpaši izvērtējama vai šis Vosko piedāvājums būtu kaut kādu citu iemeslu dēļ neatbilstošs. Bet faktiski tātad noraidīšanas pamats ir iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums, kurš piedāvājuma iesniegšanas termiņa datumā ir nedaudz īsāks nekā prasīts iepirkuma dokumentos, tātad neatbilstoši. Vai arī šis pretendents Vosko pirms tam ātrāk, pirms šiem te pagarinājumiem, ir bijis spējis iesniegt atbilstoši, tajā brīdī atbilstoši piedāvājumu nodrošinājumu, bet tā kā tie termiņi tika pagarināti, tad beigās sanāca, kad piedāvājums bija noraidāms. Un no tā izriet faktiski arī tie pamat secinājumi, kas ir lietā. Ja mēs skatāmies Trak, Tek, Esei un Tellers Gerija piedāvājumu noraidīšanas pamatu, tur komisijai neradās pamats, viens no pretendentiem pats atsauca piedāvājumu, otrs tika noraidīts, tātad šeit ir pamatot. Attiecībā uz Oslo, kā jau minēju, juridiski piedāvājums noraidīts pamatot. Līdz ar to komisijai nav pamata konstatēt pārkāpumus. No otras puses, šajā brīdī iepirkuma komisija faktiski varēja jau redzēt, ka konkurence vairs nav. Īpaši jau iepirkuma pirmajā daļā, ka konkurence nav, un tas nav nekur regulēts process, bet redzot šos apstākļu kopumu, komisijai bija iespēja rīkoties, un tātad šo konkursu otro posmu pārtraukt, ko arī nereti citos iepirkumos pasūtītāji dara, un pārtrauc iepirkumus un uzsāk no jauna. Šeit faktiski nebūtu jāuzsāk no jauna viss iepirkums. Visa kvalifikācijas kārta viņa ir paveikta. Viņa nav jāpārtrauc un jāsāk no jauna. Tikai šis otrais posms. Un šajā brīdī faktiski bija iespējams efektīvi šo konkurenci atjaunot. Iespējams iegūt sarunu procesa rezultātā konkurences apstākļos, iegūt labākus piedāvājumus, bet jebkurā gadījumā novērst tās šaubas, kurām mēs pagaidām pāri neesam tikuši, par to, vai šis ir faktiski tirgu iegūstamais labākais piedāvājums. Jo šeit šī konkurence nebija, mēs nezinām, pie kādas cenas nonāktu otrs pretendents sarunu procesā. Ja šīs būtu salīdzinoši vienkāršas, tā var vienkāršojot teikt, veikalā nopērkamas preces, būtu salīdzinoši vienkārši pārbaudīt, vai tā cena beigās ir tirgus situācija atbilstoša, teiksim, ar zināmiem pieņēmumiem to varētu ļoti labi izdarīt. Bet šīs sliežu pārmiju sistēmas kompensatori, tas nav, gan apjomu dēļ, gan varbūt specifikas dēļ, šeit šī iespēja pārliecināties par to, ka tā cena ir atbilstoša, ir salīdzinoši grūti. Tiesa, pasūtītājs ir mēģinājis pārliecināties, vērtēt, vai cenas ir adekvātas, izmantojot citu atsevišķu valstu iepirkumu piemērus, cik ir spējis iegūt šo informāciju. Bet pasūtītājs arī pats atzīst, ka šeit tādā pilnīgi pārliecināties salīdzinoši pret citiem iepirkumiem faktiski nav iespējams. Līdz ar to mums šī iespēja arī noskaidrot, vai pat dienas beigās, pat ja pasūtītājs neizmantoja šo iespēju konkurenci atjaunot, vai beigās tā cena ir adekvāta vai nav, tātad pārliecināšanās iespējas ir salīdzinoši ierobežotas. Un visbeidzot, kas arī varbūt komisijai visvairāk pievērs uzmanību, ir šis te uzvarētāju piedāvājums. Uzvarētāju piedāvājums bija prasībām atbilstošs, bet atkal mēs skatāmies, ka vienu no pretendentiem noraidījām salīdzinoši formālu iemeslu dēļ piedāvājumu nodrošinājumu. Un piedāvājumu nodrošinājumu tas pamatmērķis ir garantēt, ka pretendents līdz pat līguma noslēgšanai savu piedāvājumu neatsauc. Ja atsauc, tad cieši zaudējums. Tad otra uzvarētāja gadījumā šis piedāvājuma nodrošinājums likumā noteikto ierobežojumu dēļ arī nebija spēkā līdz līguma noslēgšanai. Faktiski viņa tā efektivitāte zuda. Un tas ir tas, ko komisijas ieskatā pasūtītājiem vajadzēja ievērot un tad attiecīgi izvērtēt savu tālāko rīcību. Šeit ļoti gāri un lielā mērā jau izstāstīju, bet
sausais atlikums, ja tā var teikt, ir tāds, ka juridiski tātad pārkāpumi nav konstatēti, bet ņemot vērā šo specifisko situāciju, kas izveidojās iepirkumā bez konkurences, pasūtītājiem bija iespēja pakāpties pussoli atpakaļ un konkurenci atjaunot un attiecīgi novērst tās šaubas, kas joprojām saglabājās par to, vai šie piedāvājumi, piedāvājums, kas iegūts iepirkumā, ir, konkurences apstākļos būtu pats izdevīgākais. Tātad šīs pārbaudīšanas iespējas mums šobrīd, diemžēl, vairs faktiski nepastāv. Un varbūt vēl viens tāds blakus jautājums, ko mēs arī jau piefiksējām un risinājām, ņemot vērā, kad bija atvērts publisko iepirkumu likums un grozījumi Saeimā tika skatīti pirms 3. lasījuma, attiecīgi arī tika šobrīd iestrādāts regulējums, lai, virzītos prom no tādas formālas pieejas iepirkumu norisē, skaidrāk pasakot, kad attiecībā uz piedāvājumu nodrošinājumu varbūt tiek diezgan precīzi pateikts jau, kad pat, ja tas piedāvājumu nodrošinājums sākotnēji ir, viņš ir iesniegts, bet viņš ir kādā aspektā neatbilstoši, pasūtītājs dod iespēju viņu precizēt un novērst šo trūkumu, lai labāk sasniegtu likuma mērķus, bet arī vairāk aspekti ir uzsvērti šobrīd pirms 3. lasījuma atbalstītajos grozījumos attiecībā gan uz kvalifikācijas dokumentu precizēšanas iespējām, gan uz piedāvājumu precizēšanas un izskaidrošanas iespējām, lai tiešām pasūtītāji vairāk censtos šīs iespējas izmantot un piedāvājums vērtētu pēc būtības, nevis pēc formas. Un arī vēl viens uzsvars, kas ir ielikts šajos grozījumos, ir uz kopējo pasūtītāju atbildību pār iepirkuma procedūras efektivitāti, liederīgumu. Tātad, ja iepirkuma komisija primāri uzņemās atbildību par atbilstību regulējumam, tad pasūtītājiem kopumā ir jāskatās uz procesu kopumā, jo šeit, protams, mēs arī redzējām šajā te laika grafikā, tas ir 5 gadu process, ļoti garš. Mēs esam atzīmējuši ziņojumā vairākus aspektus, kur mēs negājām varbūt cauri katrai darbībai un paralēli, jo iepirkuma komisijas locekļi noteikti arī bija paralēli uzdevumi citos iepirkumos, bet mēs redzam, ka, piemēram, starp konkursu 1. un 2. posmu ir vairāku mēnešu pārtraukums, kas it kā pats par sevi sīkums, no otras puses šī procesa, vairāk šādi elementi šo procesu izveidot tik garu, paildzina, un kur mēs redzam, ka noteikti labāk plānojot varēja arī procesu pabeigt ātrāk, kas noteikti būtu iegūms arī piegādātājiem. Un visbeidzot par atbildību. Tātad neatkārtošu to 1. un 2, bet tas 3, ja mēs skatāmies par konkrētiem zaudējumiem, tad te ir jāņem vērā šī iepirkuma specifika. Šis iepirkums neparedz piegādātājiem ekskluzivitāti, neparedz piegādātājiem definētu apjomu, jo patiesībā to, vai šī iepirkuma rezultāts tiks izmantots vai netiks izmantots, faktiski lēmumu pieņems būvnieks, kurš, attiecīgi vai pirks no šajā iepirkumā iegādātās pārmijas un pārējos materiālus, vai arī meklēs pats citus piegādātājus. Šobrīd neviens pasūtījums no šī iepirkuma vēl nav veikts, ne Latvijā, ne Lietuvā, ne Igaunijā. Līdz ar to pat komisijai šobrīd izvērtēt, vai tas iepirkums vispār tiks izmantots. Mums nav pamata šādu secinājumu izdarīt. Protams, ka pasūtītājs uzskata, kad visdrīzāk izmantos, bet to mēs faktiski varēsim pārliecināties tikai tad, kad šie te pasūtījumi būs. Līdz ar to, vēlreiz varbūt apkopojot un nobeidzot savu vēstījumu, tad juridiski pārkāpumi netiek konstatēti, bet vai varēja rīkoties efektīvāk un šo konkurenci nodrošināt visā iepirkuma laikā un novērst šaubas par rezultātu? Jā, noteikti. Un attiecīgi, vai ir vieta, uzlabojumiem procesā, iepirkuma, pāraudzībā, kas ir šis jautājums, kas ir primāri pasūtītāji, tātad darbība reāla atbildība, attiecīgi jau tālāk skatoties arī gan uz uzņēmumu valdi, padomi un noteikti arī kaut kādā aspektā akcionāru loma varētu būt, tad jā, arī šeit mēs saskatām iespēju uzlabojumiem. Paldies!
Es varbūt pavisam ātri, es nesaprotu, bet tad pēc tā līguma, jūs noteikti esat pētījuši arī līgumu, var arī neko nepirkt, vai tomēr līgums ir saistoši tādā ietvarā, ka neskatoties uz to, ka it kā ir izvēles iespēja, tomēr galu galā nepirkt neko, tomēr līgums neatļauj. Tātad, kā mēs esam izgājuši cauri un arī šo līgumu saprotam, jā, var nepirkt arī teorētiski, var nepirkt neko. Bet praktiski? Ja? Vai iestājas kādas sekas, ja neko nepērk? Nē, seku nav. Ja, to mēs, tādā ziņā sekas ir piegādātājiem. Piegādātājs ir apņēmies, ja tiek pasūtīts šo apjomu par piedāvāto cenu, arī nodrošināt. No otras puses, pasūtītājiem saistību nopirkt noteiktu apjomu nav. Paldies. Ministram Švinskungam ir jautājums. Lūdzu. Jā, paldies komisijai. Man liekas ļoti vērtīgi iziet šim cauri, lai kliedētu arī šaubas. Un arī secinājums ir, ka šie pārkāpumi, arī likuma pārkāpumi nav konstatēti arī, un ļoti labi arī, ka komisija vēl vienu reizi izgāja cauri līgumiem un konstatēja, ka šeit pat nevar būt zaudējumi, jo ir ietvara līgums un nav ekskluzivitāte nekādā veidā piedāvāta šim konkursu uzvarētājiem, un līdz ar to arī būvnieks būs tas, kurš izvēlēties pirkt vai nepirkt, vai konkrētā gadījumā varbūt pirkt kaut ko ekonomiski izdevīgi. Tas ir ļoti svarīgi arī, ka šeit komisija pasaka, ka arī Latvijas valstī nav nekādu saistību uzņemoties pie šī izvēloties minēto konkursu uzvarētāju. Vienlaicīgi arī man bija ļoti vērtīgi arī lasīt komisijas atzinumu arī un izgaismot ļoti daudz lietas, kas kopumā Latvijai, man liekas, ilustrē, ka pirmkārt šie garie procesi, kas bija vairāk kā 5 gadu garumā, kas ir arī bijis par daudzi pagarinājumi, kas padara ļoti garu un šo iepirkumu procedūru. Vienlaicīgi arī ļoti novērtē to, kad bija atvērts šīs publiskā iepirkuma likums un saulaicīgi komisija spēja identificēt un norādīt, un jau uz 3. lasījumu ir šie likuma grozījumi, ko mēs šeit saprotam arī sabiedrība loģiski, ka kādreiz, lai ko pateiktu likums liktos, kāpēc precizēt kaut kādus konkrētus datus vai iesniegt papildus, man liekas arī būvniecībā kopumā tas būtu vērtīgi, lai viena nebūtiska iemesla dēļ netiktu diskvalificēts pretendents, kas samazina konkurenci. Un, ja ir paspēts šos likuma grozījumus virzīt, saprot, Finanšu ministrija ir šī likuma turētājs ir Finanšu ministrija, un līdz ar to arī ir veikti šie priekšlikumi arī uz Saeimu, uz budžeta komisiju. Un šajā gadījumā jau satiksmes ministrija vai ekonomikas ministrija tikai likuma lietotāji. Līdz ar to šis ir bijis arī būtiski šie aspekti. Protams, mums ir jāizdara secinājumi, kā var stiprināt konkurenci, kā padarīt vēl labāku, lai mēs citos gadījumos varētu veiksmīgāk darīt, kas varbūt mazliet izskanēja. Bet jāsaprot tas, ka RB Rail ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas kopuzņēmums. Šie iepirkumi attiecās uz visām 3 valstīm. Un ja varbūt mums nav tik aktuāli un steidzami veikt šos iepirkumus, tad mēs zinām gan, ka Lietuvas, Igaunijas puse ir ļoti tuvu iepirkumiem, un varbūt tas, nezinu, vai komisija, varbūt tas jautājums vērtēja vai nē, vai bija vēl laiks, kāds gads, 2, atkal atkāpties un pabeigt konkursu šo iepirkumu bez rezultātu un atkārtot, paprasīt vēlreiz iesniegt, jo kā Lietuva un Igaunijas puse, vai jūs sazinājāties, būtu gatavs gaidīt vēl lieku 1 vai 2 gadus, kur mēs mēģinātu varbūt teikt, ka tomēr veselais saprāts liek atkārtot šo iepirkumu un uzrunāt vairāk pretendents, kas varētu vēl papildus iesniegt, vai Lietuva un Igaunija būtu piekritusi tam. Paldies! Atsevišķi mēs ar Lietuvas Igaunijas kolēģiem nesazinājāmies par šo, bet laikam prezentācija vairs nav pieejama. Ja mēs redzam prezentācijā, kam ir vēl pieejama, tad ja uzliekam šo slaidu par nākamo par laika grafiku. Tad mēs redzam, faktiski laiks ir vairākos posmos, pieņemsim, starp lēmums, kur ir pieņems 25. gadā par rezultātiem, līdz līguma noslēgšanai ir pietiekami
pietiekami, faktiski pusgads pagājis. Ja, un mēs redzam, ka šo jautājumu, faktiski tas būtu otrā posma, pirmais jautājums ir pārbaudīt šo piedāvājumu nodrošinājumu derīgumu. Ja, tātad, ja tajā brīdī saulēcīgi tiek pieņemts lēmums, tur faktiski tā laika zaudēšana būtu ļoti, ļoti minimāla. Mēs runātu faktiski par, pat iespējams mazāk par mēnesi. Ja, tātad tas, ko mēs zaudētu, bet atjaunot konkurenci. Un mēs redzam, ka savukārt starp 25. gadu, kad pieņēma lēmumu par rezultātiem un līguma parakstīšanu, ir pietiekoši daudz laika pagājis. Tā kā te vēl vieta manevrām būtu bijusi. Tas, kad protams, un it īpaši mēs skatāmies no tāda piegādātāju perspektīvas, viņu interese ir pēc iespējas ātrāk pabeigt iepirkumus. Ja, un vienmēr tas laika spiediens būtu. No otras puses, droši vien, ja šī darbība būtu veikta, mēs šobrīd nediskutētu par šo rezultātu, ja, vai viņš ir pats efektīvākais vai nav. Kā no tāda viedokļa mēs redzam, ka šo varēja izdarīt. Paldies, ekonomikas ministrs. Jā, man tiešām grūti noticēt, ka tie cilvēki, kas ir šajās komisijās, ir tik stulbi, ka viņi nesaprastu, ko viņi dara. Jo šeit tas jautājums par vairākiem 100 miljonu. Un mēs nevelti ZZS šo jautājumu pacēli, jo mēs arī saņēmām trauksmes cēlāju ziņojumu savā ziņā, kas mums parādījusi to, ka šeit ir tieši viss tas, ko attiecīgā komisija ir šajā brīdī secinājusi. Jautājums, ja mēs janvāra beigās mēs nācām uz valdību šo ziņojumu, kāpēc šajā posmā arī tomēr tika ignorēts tas un aizgāja tā ļoti pārliecinoši pēc tā burta, ja, ko arī šeit saka, pēc burta tu teorētiski vari, bet tas burts arī tev iedod arī citas iespējas, un tās citas iespējas arī varēja šajā procesā izmantot. Un tas liek uzdot tos jautājumus, kāpēc tā komisija spītīgi ir gājusi tālāk un pēc būtības noslēgusi absolūti neizdevīgu līgumu nevienām no iesaistītajām pusēm. Tas jau nav tikai Latvijai, šajā gadījumā arī Lietuvai, Igaunijai. Mēs par to uzņemamies šobrīd atbildību. Tad, šis ir viens gadījums, kur mēs šo esam izcēluši ārā, bet jautājums ir, vai šādi paši gadījumi nav kaut kur citur arī novērot. Tad mēs varētu iet vēl tiem iepirkumiem cauri, kas tur ir bijuši. Ja? Bet vajag jau kaut kādu sausu atlikumu šobrīd. Varbūt ministra kungam gribētu jautāt, kāpēc jūs zinot to, kad ir šāda situācija potenciāli, tomēr mēs nonācām pie tā, ka šobrīd tā vienošanās ir parakstīta. Ja mēs jau gada sākumā zinājām to, kad visā šajā procesā tās cena atšķirības starp pirmo, otro, un pēc būtības viņiem arī sanāk, ka abi divi ir absolūti vienādi. Viena noņem to, ka nav garantija, un te, ko mēs dzirdam, kad arī tam parakstītajiem, viņam jau arī vairs nav spēkā esošas garantijas. Viņi abi divi 1-1, tikai tās atšķirības ir stipri, un te nav stāsts par pāris tūkstošiem, te stāsts par vairākiem 100 miljonu, kas, manuprāt, arī jebkādā veidā, ja mēs ejam tālāk ar šo Rail Baltica projektu, man grūti iedomāties, kā pie šī tiesiskā regulējuma, kas tagad ir izveidots, ka kāds varētu atkāpties no tā, ka viņi ar šo neko nepirks. Jūs taču saprotiet, viņi visi būs spiesti iegādāties no konkursa uzvarētāja. Šī nav tāda lieta, ko, manuprāt, ar šo informatīvo ziņojumu mums valdībai vajadzētu vienkārši pieņemt, kad viss ir kārtībā. Šeit nekas nav kārtībā. Šeit ir reāli vairāk 100 miljoni vienkārši formāli Bariņš ar cilvēkiem ir nolēmis virzīties, kā motīvu vārdā viņi to ir darījuši, grūti pateikt, bet te ir ļoti gudri apzināti, izmantojot likumdošanas robus, dzītas priekš viens konkrēts iepirkums un viens konkrēts tikpat spējīgs izpildīt tieši to pašu ar vairāk 100 miljonu starpību ir noraidīts. Dēļ tā, ka viņam, garantijas termiņš beidzies. Manuprāt, tur gribētu vismaz no ministra saprast, kā jūs nonācāt līdz tam, ka jūs, zinot šo fonu informāciju, tomēr pieļāvāt, kad 5. martā viņš tiek parakstīts. Un otra lieta ir par to, vai mēs, jo tie likuma grozījumi, viņi jau neko nepalīdzēs. Jūs taču piekrītiet, tas ir uz nākotni, mēs te varam domāt, ja?
Bet šodien jau ir arī citi iepirkumi, vēl kaut kas. Te ir jābūt kaut kādai skaidrībai, kā mēs valsts pārvaldē šito cīnamies. Tas taču, šis ir pilnīgi nenopietni, kas te ir. Paldies. Tā, es došu vārdu atbildēji, un tad Zemkovis ministrs pieteicies, un tad kultūras ministri. Lūdzu. Jā, paldies, lai precizētu, protams, ekonomikas ministra apgalvojumi nepatiesi un mazliet viņu sagrozīti. Jā, arī pirmkārt satiksmes ministrija uzdeva izvērtēt, un arī iepirkuma uzraudzības birojas precizēs mani. Arī šis trauksmes cēlāja ziņojums, ko jūs minat, vai zaudētājs, faktiski viņam bija iespēja arī apstrīdēt, ko neapstrīdēja, apliecināt. Tātad neapstrīdēja, ja, kas dotu tiesisku pamatu rīkoties, un tātad piekrita esošajam iepirkumam, un faktiski tiesiski, ja mēs bijām nonākuši šajā situācijā, tur jau faktiski maz vai nu varēja vēlreiz atkārtot iepirkumu, skatīties, uzrunāt jaunus. Līdz ar to, protams, ir dīvaina situācija, kad, ja kāds nepiekrīt un izplata šo informāciju, un vienlaicīgi piekrīt un neiesniedz sūdzību. Tas ir viens. Otrakārt, atceramies to, ka RB Rail ir Latvijas, Lietuvas, Igaunijas kopuzņēmums, un tas nav Latvijas, tā teikt, tiešās pāraudzības uzņēmums. Un tāpēc es aicinātu pieturēties pie komisijas secinājumiem. Es patiešām arī uzskatu nopietni, šie secinājumi ir izdarīti. Šīs nepilnības likumdošanā, ko precizējums vai pat ir iesniegts, un es domāju, ļoti vērtīgi tas ir, un ko pats svarīgākais sabiedrībai saprast, ka nekādi zaudējumi netiek nodarīti Latvijas valstī, un patiešām būvnieks var izvēlēties ekonomiski izdevīgāko šo piegādātāju, ja tas ir iespējams. Šis ir ietvaru līgums, ko arī komisija pārbaudīs secinājumu, kas neuzliek par pienākumiem neko, tās nav saistības valstī. Līdz ar to tomēr pieturamies pie komisijas lēmumu un secinājuma, un tad, protams, uzlabojumi ir iespējami, bet šie līdz galam nebūs patiesi ekonomikas ministra apgalvojumi. Es varbūt mazu repliku. Es nevienā brīdī mēs arī neesam atklājuši, kas bija trauksmes cēlājs no mūsu puses, kas mums šo informāciju iedeva. Tas nebija uzņēmums. Un konsultējoties arī aprunājoties ar uzņēmumu, tur mēs varētu vēl vienu otru trauksmes cēlāju ziņojumu dabūt par to, kāpēc viņi neiesniedz šo sūdzību. Tā kā šeit tomēr jums arī būtu jānorobežojas no tiem uzņēmumiem. Un es tomēr nevaru piekrist apgalvojumiem, ka jūs sakat, ka šeit viss ir kārtībā. Šeit nav kārtībā. To arī rekur arī šis ziņojums arī pasaka, ka nav kārtībā. Šeit ir iets pēc burta, bet nevis pēc veselā saprāta. Un tā atšķirība ir būtiska. Es neteicu, ka viss ir kārtībā. Es minēju, ka ir uzlabojums, bet šeit ir arī valsts pārvaldē piekrītu jautājums, vai cilvēki ir gatavi proaktīvi darboties un interpretēt likumdošanu, kādreiz iet pret likumdošanu, pieņemot lēmumus, kas kādreiz liktos loģiski. Jā, man nākotnē uzņēmēja darbības arī liktos kādreiz valstiski tādā veidā jādara, bet patiesībā cilvēki, kas strādā arī ar likumdošanu, tomēr pieturās ļoti bieži stingri pēc burta, lai šādās lēmumos tomēr pasargātu arī no konkrētiem lēmumu pieņemšanas procesiem. Es tikai pavisam īsi gribētu teikt, ka te mēs tomēr runājam par kapitāla sabiedrību, ja, kas pēc komerces likuma vienmēr balstās uz principiem, nevis uz valsts pārvaldes, varbūt tādiem principiem, ka likumā ir šis rāmis, bet kā labs un gādīgs saimnieks. Ja. Tā kā te mums tomēr ir jādomā, ka tas ir kaut arī 3 valstu kapitāla sabiedrība, tomēr to saista komerces likumā ietvertie laba gādīga saimnieka principi, un tas ir ļoti nozīmīgi. Arī iepirkuma jomā tas ir saistoši. Šeit nav runa par valsts pārvaldes iepirkumu, šeit tomēr ir runa par uzņēmumu, kas ir pakļauts komerces likumam tādu darbību. Un līdz ar to arī tie principi, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi jāuzsver. Bet es došu vārdu zemkopības ministram, lūdzu. Jā, paldies Lapiņa kungam. Man tiešām jāsaka, ka tas ziņojums viņš ir ļoti labs un viņš, starp citu, būtiski atšķirās no tās atbildes, ko ZZS saņēma no satiksmes ministra, kur apmēram tā bija pateikts, ka viss ir kārtībā. Tieši tādu atbildi ZZS saņēma.
Un šeit tomēr ir būtiski, ka nav kārtībā, un te arī ļoti svarīgi ir tas, ka tā rīcība varēja būt savādāka esošās likumdošanas ietvaros. Tieši tas, ko arī Lībiņa Segners kundze teica, kā gādīgām saimniekām. Te nebija nekas pret likumu jāiet, te bija iespēja rīkoties savādāk, arī ko Lapiņkungs minēja, un atgriezties un vērtēt tomēr konkurences, godīgas konkurences apstākļos. Un te jāsaka vēl viena lieta, ka es personīgi uzskatu, ka te zaudējumi ir un kaut vai tādā veidā, ka, ja mēs esam 5 gadu garumā organizējuši iepirkumu, kā jūs domājat, cik tas iepirkums ir maksājis? 10, 100 tūkstoši. Un beigās faktiski tad sanāk, ka viņam vispār nekāda jēga nav, jo mēs jau varam nepirkt. Nu, es neticu tiešām, ka tā tas ir, ka mēs 5 gadus organizējam iepirkumu tikai tāpēc, lai formāli ķeksīts būtu, bet mēs pirksim kaut kur citur ārpusē. Nu, tas tā nevar būt. Un līdz ar to, manuprāt, tomēr šeit būtu arī padziļināt jāvērtē citi aspekti, kas nebija uzdotas attiecīgai komisijai. Un, manuprāt, zaudējumi šeit varētu būt. Un arī juridiski, ja abi divi, tātad gan tas, kas tika noraidīts 2024. gadā, viņam tā garantija faktiski bija beigusies, un tajā brīdī, kas slēdz līgumu, arī, ka vairs nav garantijas spēkā. Un tie ir pilnīgi vienādi identiski apstākļi. Tā kāpēc vienā gadījumā tiešām izvēlējās noraidīt un neatgriezties, un otrā gadījumā viss ir kārtībā un paraksta pat šo vispārīgo vienošanos. Tātad tas ir, man liekas, arī tāds divi būtiski momenti, kas ir turpmāk vēl jāvērtē, un jāvērtē arī šo zaudējumu kontekstā, jo mēs nerunājām par mazām naudām, te runa ir par 100 miljonu. Tā ir reāla nauda, kas būs jāiegulda projektā, bet, jūs sakiet, ka var pirkt citur, tad jau būtu lieliski, tikai tad jautājums, kāpēc 5 gadus bija šī izņemšanās. Paldies. Kultūras ministra, lūdzu. Paldies. Vispirms man jāsaka, ka, manuprāt, šeit ministru kabinetā neklātos cilvēkus, kur strādā iepirkuma komisijās, saukt par stulbiem, vai to insinuēt, manuprāt, tā nav adekvāta izteikšanās no ministru puses, un tāpat es arī sadzirdēju jau dažās replikās ietvertas aizdomas par tīšu rīcību, kas vispār nav nekas tāds, ko šajā dienesta pārbaudas komisijas ziņojumā komisija norāda. Tāpēc, manuprāt, būtu pareizi, ja ekonomikas ministrs tomēr atsauktu šāda veidā izteikumus un runājot par to, kā mudināt cilvēkus valsts pārvaldē vai valsts kapitāla sabiedrībās arī pieņemt drosmīgus lēmumus, tad viņu zākāšana nebūs veids, kā mēs pie tā varēsim nonākt. Bet runājot par komisijas ziņojuma būtību, šeit, protams, kā jau arī satiksmes ministrs un komisijas vadītājs norādīja, ir iespējami pilnveidojumi normatīvajā regulējumā. Un šajā gadījumā žēl īstenībā, ka finanšu ministrs nav klāt, jo, manuprāt, būtu svarīga saruna par to, kā arī šāda mēroga kapitāla sabiedrībām raitāk virzīties uz priekšu. Un es domāju, ka grozījumi publiskā iepirkuma likumā ir viens no soļiem, kas veicami. Bet, ja mēs runājam arī tajā skaitā par komerclikumā ietverto principu piemērošanu un citādi, šeit tie tālākie soļi ir tiešām par kopumā liela mēroga kapitāla sabiedrība, vai šeit, kā ir starp kapitāla sabiedrība, kurā ir iesaistīts 3 valstis, kā sekmīgāk virzīties uz priekšu, un te, manuprāt, ir saruna tiešām par to ilgāko termiņu, jo šajā komisijas ziņojumā, jā, protams, ir jautājumi, kur ir pilnveidojumi, bet rīcība ir bijusi saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, un tas ir arī tas, uz ko norāda komisija. Es pareizi saprotu, ka tagad jau ir tie priekšlikumi iesniegti uz pilu. Tie priekšlikumi ir arī budžeta komisija atbalstīti šobrīd pirms 3. lasījuma. Ja nekas nav mainījies, tad 14. maijā vajadzētu būt plenārsēdē. Paldies. Mums ministrs kabineta sēdē piedalās arī valsts kontrolas pārstāvji un ir pieslēgšies sēdē, līdz ar to jautājums, vai šobrīd sēdē
Ir kāds komentārs no valsts kontrolas? Jā, īsts komentārs no mūsu puses. Kopš šī gada janvāra beigām valsts kontrole kopā ar Igaunijas un Lietuvas augstākajām revīzijas iestādēm veids pārbaudes par Rail Baltica projektu īstenošanu, fokusējoties tieši uz būvniecības posmu. Katrā no valstīm apjomā ir iekļauti arī konkrēti līguma izvērtējums, kas ir koncentrējoties uz pirmās kārtas tvērumu. Šo pārbaužu ietvaros mēs arī vērtēsim, kā būvniecības procesā ir izmantot un tiek plānot izmantot šo konsolidēto materiālu līgumu, kurš ir noslēdzis Arbija Rail. Konceptuāli mūsu ziņojums būs gatavs un publiskots nākamā gada janvārī. Tā kā šo mēs visu ņemsim vērā, turpinot arī savus pārbaudes. Paldies! Paldies! Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi Aboliņkungam, satiksmes ministram? Ja ne, tad man ir priekšlikumi par protokolu lēmumu. Jā, lūdzu, Krauskungs. Man tik viens jautājums satiksmes ministram, tad tiešām tas nozīmē, ka tirgu būs lētāks piedāvājums kaut vai no tiem, kas ir noraidīti, varēs pirkt no viņiem, nevis būs obligāti jāpērk no šī uzvarētāja. Kā minēja komisija arī savā izvērtējumā, šo galu lēmumu pieņems būvnieks. Nav obligāti pienākumi pirkt no uzvarētāja. Paldies. Līdz ar to, manuprāt, pēc šī dienesta pārbaudas komisijas ziņojuma, kur ir tomēr secināta virkne varbūt tāda labas pārvaldības pārkāpumi, jo ministru kabinets vērtē ne tikai likumības ievērošanu, vai ne, mums tomēr ir jāskatās plašāk, šeit ir runa par ļoti nozīmīgām sabiedrības interesēm. Manuprāt, ir svarīgi, ka mēs tomēr pievēršam uzmanību šajā ziņojumā atklātajām, tādām varbūt sistēmiskām problēmām un nevien tikai pieņemam zināšanai, bet varbūt arī tad protokolā nostiprinām. Manuprāt, tāpēc es arī pieminēju komerclikumu, un komerclikuma izpratnē arī ir valsts kapitāla daļa pārstāvis, satiksmes ministrija, kas tad arī īsteno vai ne gan kontroli, gan uzraudzību par tiem darbiniekiem, kuriem saskaņā ar komerclikumā nostiprinātajiem principiem, tad arī valsts un sabiedrības interesēs ir jāievēro un jāīsteno šis laba un gādīga saimnieka princips. Arī atalgojums kapitāla sabiedrībās nav saistīts ar valsts pārvaldē noteiktajiem ierobežojumiem. Kapitāla sabiedrības kaut kādā izpratnē tomēr ir brīvā tirgū darbojošamies profesionāļu iespēju piesaistīt, un šeit arī iepirkuma komisijā visticamāk arī augsts raudzes profesionāļi bija piedalījušies, un, protams, ir labi, ka viņi ir ievērojuši likumu, bet mēs arī sagaidītu, ka ir ievēroti pārējie ļoti nozīmīgie principi. Līdz ar to es rosinātu, ka mēs protokolā arī nostiprinām to, ka ir jāīsteno kontroles un uzraudzības funkcija pār iepirkumiem nākotnē, jo tas ir tā kā attainojies. Es saprotu, ka ir viens iepirkums vērtēts, nav vērtēti pārējie. Mēs sagaidīsim valsts kontroles ziņojumu, tas būs tikai janvārī. Un man ļoti negribētos, ka valsts kontrole pārmestu ministru kabinetam, ka ministru kabinets nav pienācīgi vēl šo pusgadu neko ar šo jau tādu indikāciju darījis, tikai pieņēmis zināšanai. Bet es redzu, ka ekonomikas ministram ir kas minams kultūras ministrē, lūdzu. Es nelielu repliku, protams, bija jautājums par maniem izteikumiem. Es tiešām gribētu atvainoties visiem valsts pārvaldes darbiniekiem, ja viņiem manas emocijas radīja kādu aizskārumu. Tāds noteikti nebija domāts. Es domāju, ka visi noteikti cilvēki ir ļoti, ļoti apdāvināti, bet tomēr šajā gadījumā mums ir, vismaz man personīgi man līdz galam nepārliecina šis lēmums, ko mēs šodien plānojam pieņemt. Tāpat man tiešām grūti noticēt to, ka būs iespējas izvēlēties un neiegādāties no šī iepirkuma uzvarētāja kaut kādas attiecīgos darbus. Un tiešām grūti noticēt tam, kad
arī valstī nebūs nekādas saistības gadījumā, ja tas netiks darīts. Gan jau, ka to visu vēl bez mums, gan jau, ka vēl kāds cits pavērtēs. Šajā brīdī mums nākas paļauties to, kad visi izvērtējumi bijuši, bet šobrīd šajā laika grafikā es tomēr būtu sagaidījis tādu aktīvāku iesaisti arī no pašas komisijas, īpaši brīdī, kad jau šie pārmetumi kļuva un šī diskusija kļuva no vienkāršas viedokļu apmaiņas arī pa publisku. Tā skaitā mēs arī ar oficiālām vēstulēm bijām vēršies ar to, lai šo jautājumu pēc būtības pārvērtē. Šobrīd viņš ir nobeidzies tā, kā ir nobeidzies. Mēs varam palikt katrs savā pusē par to, kam kas šķiet pareizi, kas šķiet nepareizi. Likumiskais rāmis visu šeit pasargā, kas, manuprāt, arī īsti nav normāli, bet šajā gadījumā es domāju, ka ministrijai būtu ļoti rūpīgi jāpārdomā tieši satiksmes ministrijai, kādu signālu mēs raidām sabiedrībā, kā mēs gribam noturēt to, lai sabiedrībai vispār būtu atbalsts Rail Baltica projektam, jo visa šīs darbības, un es te absolūti nevaru piekrist, ministrs, jūs teiktiem, ka šis neatstāja ietekmi uz valsts budžetu. Šis vistiešākajā veidā atstāja ietekmi uz valsts budžetu, jo no kurienes gan citurienes viss šis tiks apmaksāts. Kā tikai no nodokļu maksātāja naudas un neatkarīgi no tā, vai tā Eiropas Savienības vai mūsu budžeta nauda. Šis jautājums tomēr būtu jums ļoti jāpārdomā par to, vai šis process tiešām tiek vadīts saimnieciski, kas, manuprāt, ir jau ne tikai jūsu laikā, bet vispār šī projekta lielākā problēma, ka viņš netiek vadīts saimnieciski. Un tā ir problēma, kurai ir nepieciešams risinājums. Paldies. Kultūras ministrs. Mēs droši vien varam papildināt protokolu lēmumu ar to, ka katram kapitāla daļu turētājiem ir jāuzrauga kapitāla sabiedrību darbība. Mēs to noteikti varam nostiprināt. Es domāju, ka tas jau ir kaut kas tāds, kas ir paredzēts kopumā mūsu darbā un rīcībā. Bet man nav iebildumi, ja mēs tā papildinām, bet man būtu rosinājums vēl tad pievienot papildu punktu un lūgt Finanšu ministrijai, varbūt kopā ar valsts kancelei vērtēt, vai nav nepieciešami vēl kādi papildu grozījumi normatīvajā regulējumā, kas tomēr arī gan runājot par šo te procedūras garumu, gan izvēlēm, ko ir iespēja veikt iepirkumu komisijām, kas to nostiprinātu. Ir šīs tātad pirms 3. lasījuma apstiprinātie grozījumi un redakcijas publisko iepirkumu likumā. Man būtu aicinājums tad varbūt vēl vērtēt, vai nav nepieciešams kas papildus. Labi, un manuprāt, mums būtu arī jānostiprina tad protokolā, ja mēs šeit ministrs kabinets tiekam informēts par to, ka pēc būtības noslēgtajā līgumā uzņemtās saistības pēc būtības neuzliek par pienākumu slēgt kā turpmākus darījumus un arī nerada iespējamu sankciju piemērošanu risku, jo tas ir tas, ko es šeit jautājumu uzdevu, un tas ir tas, kas ir izskanējis. Manuprāt, tas arī ir jānostiprina protokolā, ka mēs kā ministru kabinets esam par to informēti, jo lai tad arī, ja nākotnē būs kāda strīdus situācija par šo, lai tad mēs arī būtu to fiksējuši. Un, manuprāt, mums arī protokolā būtu jāfiksē, ka mēs esam pieņēmuši zināšanai valsts kontrolas sniegto informāciju par to, ka šī informācija arī tiek izmantota turpmākās finanses revīzijas veikšanai un viņu darbā. Man jautājums ir valsts kancelējai tad attiecīgi un piefiksēt līdz parakstīšanai šīs 4 lietas, vai ir skaidrs, vai ir vajadzīgs vēl kaut ko šeit sēdē pieteikt. Tātad par šo kontrols un uzraudzības funkciju, par iespējamiem nepieciešamajiem papildinājumiem un uzlabojumiem normatīvajā regulējumā, ko Lācis kundze pieteica, par saistošo spēku iepirkuma līgumam un iespējamajām sankcijām, soda sankcijām, un par valsts kontrolas sniegto informāciju. Vai kolēģi
Vēl kāds priekšlikums, papildinājums? Nē, tad mēs papildināsim protokolu līdz parakstīšanai un, protams, arī pieņemam zināšanai to, ko ir izpētījusi šī komisija. Liels paldies, Āboltiņa kungs. Jā, un tad arī varam noņemt šo ierobežotas pieejamības statusu, vai ne, līdz ar lēmumu pieņemšanu šim ziņojumam, kāds tas šobrīd mums ir no sagatavotājiem uzlikts. Paldies! Paldies! Tā, dodamies tālāk. 3, 4 ir mirklīti, tad tapā mazliet ārlicis. Tātad tas ir varam ministra Čudara kunga iesniegts informatīvais ziņojums par uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu finansēšanas modeļu noteikšanu un kvalificētas paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai nepieciešamās funkcionalitātes nepārtrauktības nodrošināšanu. Lūdzu, Čudara kungs. Paldies, kolēģi. Izskatīšana informatīvais ziņojums paredz līdz šim nodrošināto elektronisko identitāti, kā arī e-mobile vai e-paraksta pakalpojumu nodrošināšanu uzticēt Latvijas Valsts televīzijas un radio centram ar deleģējumu līgumu. Līdz šim, kolēģi, kā jūs zināt, tas arī tika nodrošināts no LVTC puses, kopumā radot iespēju Latvijas cilvēkiem lietot e-parakstu pilnā apmērā, un faktiski mēs runājam par publisku pakalpojumu, ko pilnībā sedz valsts. Šobrīd ir sagatavots izsmeļošs informatīvais ziņojums par attiecīgo situāciju. Es minēšu, ka šeit ir iesaistīta iekšlietu ministrijas un pilsonības migrācijas lietu pārvalde, kā ID karšu izdevēja iestāde, un faktiski izdodot ID karti tiek arī nodibināta konkrētai personai tā saucamā elektroniskā ēnkura identitāte. Tāpat ir iesaistīts valsts kapitāla sabiedrība Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un varam kā politikas veidotājs attiecībā uz elektroniskās identitātes nodrošināšanu valstī. Atbilstoši izmaksām, kolēģi, ir veikts salīdzinājums par izmaksām, ņemot vērā, ka tas ir deleģējuma līgums, un mēs to neveicam saskaņā ar priekšlikumu atbilstoši brīvam tirgumam un iepirkumam, bet tas tiek veikts deleģējuma līguma pamata. Uz deleģējuma līguma pamata ir veikts arī izmaksu salīdzinājums, un šajā gadījumā, protams, kā vienmēr mēs to esam darījuši, salīdzinot sevi ar Igauniju un konstatējuši, ka attiecīgais pakalpojums no LVTC puses tiek nodrošināts atbilstošā apjomā un adekvātiem finanšu līdzekļiem. Es minēšu, ka pēc aprēķiniem, kas ietver sevī gan elektronisko identitāti, proti ID kartēs nodrošināto, gan arī e-paraksta pakalpojumu, kopējās izmaksas tiek lēstas ikgadēji sākot no 27. gada, tad aptuveni 6 miljonus eiro apmērā, gan šie abi divi elektroniskā paraksta veidi. Un šobrīd, ņemot vērā arī budžeta situāciju, atbilstoši protokola lēmumam, kas ir jūsu rīcībā, tiek noteikts, ka 27. gadā attiecīgais finansējums tiek paredzēts iekšlietu ministrijas, proti pilsonības migrācijas lietu pārvaldes budžeta ietvarā, un savukārt turpmāk līdz pat 30. gadam, izskatot valsts budžetu 27., 28., 29., 30. gadam, ir nepieciešams veikt vēl papildus līdzekļu rašanu šī konkrētā un ļoti svarīgā pakalpojuma nodrošināšanai valsts iedzīvotājiem. Paldies no manas puses, viss labprāt atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Paldies ministram, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi. Ļoti svarīgi nodrošināt tātad šo kontinuitāti. Jautājumu nav, tad varam arī apstiprināt tātad šo informatīvo ziņojumu, un kā jau arī ministrs minēja, mums protokola lēmumā ir ļoti detalizēti arī noteikts gan šīs atbildības, gan termiņi, tad arī
tādā apjomā mēs šo lēmumu pieņemam. Paldies! Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 3. sadaļas jautājumus un pārējām uz 4., kas jau ir slēgtā ministra kabineta sēdes daļa.